Iznākas jauna dziesma par vecumu. Kamdēļ to izgudro, to es nezinu, bet es ievēroju dažus vārdus, ne visu dziesmu. Vecums nenāk viens, kā ir, tā ir, kā būs, tā būs. Vecam kreklam grib piešūt jaunu pogu. Jā, tāda dziesma ar melodiju, un visi dziedā tā tik ļoti. Un es klausījos un domāju, kaut kas tāds, ko izdomāju. Kā ir, tā ir, kā būs, tā būs. Vecam kreklam jauna poga šūs. Un kas to dzied? Tu nezini. To dzied labi solisti. Jā. Jā, to dzied tādi. To nedzied, kur katru vecēdi Kur tu sēdi un kur tu brauksi? Es braukšu uz pilsētu. Man tagad izcerās ar limuzīnu. Jā? Jā. Tu jau gribēji uz Parīzi. Parīzi, lai paliek uz priekšu. Jo to mēs nezinām, kā ir, tā ir, kā būs, tā būs. Nākošā 100 gadē. 100 gadē. Parīzi, vai tev prāts ir? Nu, ko tu vari savos 100 gados kaut ko pateikt? Nu, pateikt to, ka tas ir noticis gandrīz jau. Gandrīz noticis ir. Un tie 100 gadi atnāks. Un tā tu jau skaitīji katru dienu. Nu, skaitīju neko mēnešus. Nē, es tikai, kā sākat parādīties tās skaitlis. Un es domāju, tad es tā kā pievērsu uzmanību. Bet savā dzīvē es tādiem 100 gadiem nepievērsu uzmanību. Nē, bet tu pagājušā gada jau tas sāka skaitīt. Nu, jā, bet, ja viņi kad tev bija 99? Jā, tad 99, es zināju, ka nākošais skaitlis aiz 99 100. Un viņš atnāca, un patiesībā es esmu viņam pateicību parādā, pateicību visiem cilvēkiem, kas ar manīm bija laipni, mēs dzīvojam visi kopā, un es novēlu arī visiem būt jauniem, spēcīgiem, priecāties par dzīvi. Nu, tagad jau retais 100 gadus var nodzīvot. Nu, tur jau tā lieta. Tur jau tā lieta ir pateikti, ka Latvija ir viena no zemāk ilgi dzīvojošām tautām. Jā. Un laimes ziņā laikam vai 68. vai kāda ir, un vislaimīgākā zeme ir, kas atzīst sevi, ka laimīga zeme, tā ir Somija. Somija? Jā, Somija. Nu, bet ko tu vari pateikt par latviešu tautu? Par latviešu tautu? Jā. Es negribu neko sliktu teikt, bet latvieši ir ļoti, patstāvīgi, gudri, ļoti gudri tauta ir daudz, cilvēki ir gudri, ir skaistas dziesmas dzied, var tikai priecāties par Latviju, par to. Nu, un skaisti arī Latvija. Nē, Latvija skaista. Jā, ne ar vienu valsts es viņu nevaru salīdzināt, kur es esmu bijusi, kad tāds valsts būtu skaistāks par Latviju. Latvija ir skaista. Vienalga, vai tu ieej mežā skaisti ļoti ir zaļi, viss ir. Vai tu esi gravā, vai tu esi kādā citā vietiņā, pļavā, vai kur tu esi, viss ir skaists. Vai tu ieej Svētavotā, tur ir vēl skaistāk. Tā kā skaista Latvija. Patīk Latvijā dzīvot cilvēkiem. Nu, bet tomēr tu dažas dienas pagaidi. Šodien ir 4. Tu 9. zīmi pēc oficiāli. Tātad pēc 5 dienām tev paliek 100 gadi. Nu, paliek 100 gadi, jā. Bet tāds vecums vispārīgi neiedomājams. Neiedomājams, jā. Tiešām neiedomājams. Tu vēl vari saprātīgi runāt. Nu, man laikam tā īpašība vēl joprojām turās. Es jau tev pateikšu tā atklāti. Runāt, es runāju, es saprotu, ko es runāju. Vienīgais, vēl kas man labs ir. Man mugura nesāp, un mugura man arī taisna ir. Nekad es neesmu salīkusi, neesmu salīkusi. Mugura ir taisna, nesāp nekas. Redzēt, arī es redzu. Es izlasu to savu laikrakstiņu, ko es pasūtu. Es izlasu žurnāliņu, ar dzirdēšanu
ja tik daudz dzird 100 gados, kā es dzirdu, tad ir ļoti labi. Bet ja es arī drusciņ kaut ko nedzirdu, tad Ko var otrais pateikt? Var otrais pateikt pareizi, jā. Tā, dzirdēt ar dzirdu, nu vienīgi man ar tām kājām ir. Ar tām kājām tur ir, viņas man kādreiz turās pretī. Viņām nepatīk neviens šķērslīts, ka grib uzkāpt, nepatīk, ka nokāp. Bet es par viņām rūpējos. Es vispirms viņus mīļoju, sapājāju vienmēr tās kājas un eju pa viņām katru dienu eju. Kad bija vairāk spēks, tad gāju uz aboturējā, gravā. Tagad es aizēju pa ceļiņu, pastaigāju un atnāku. Un šodien vēl neesmu staigājis, bet izbrauksim pilsētas, atnāku, atkal izstaigāju. Kur tu eji? Uz tā ozolu, pie tā ozola? Ne, jā, bija tā, kad es visu laiku gāju, gandrīz katru dienu gāju, bet tad es pakritu, un tad man bija grūti piecelties, un es no tā... Nu, bet tas jau pagājis. Jā, tas ir pagājis. Tas ir pagājis. Tas vairs nav. Nu, es tā domāju, varbūt tās tu vari pateikt, kāda tai ilgai dzīvošanai ir recepte? Recepte. Visi grib to recepti, bet tā recepte jau ir visos tajos garos gados. Pirmam kārtām cilvēkam ir jābūt labestīgam. Tu nedrīkst būt skaudīgs, tu nedrīkst citu aprunāt, tu nedrīkst par citiem slikti domāt un darīt, jo tas nāk tomēr uz tevi pašu atpakaļ tā. Nu, un otram kārtām tev jāpriecājās par visiem, kam labi iet. Visiem jāpriecājās, un par katru lietu jāpriecājās, ko tu vari savā dzīvē sasniegt vai iegūt vai kā. Nu, par katru lietiņu vajag priecāties, un prieks veido prieku tālāk. Un līdz ar to tad tā jau viena receptīte ir, un vēl viena receptīte ir tomēr jākustās. Cilvēkam ir jākustās, viņam ir visi locekļi jāizkustina, visi, un patiesībā sakot, visi punktiņi jāizmasē, visi kādi tev ir un kādus tu zini. Un līdz ar to tā recepte pati par sevi tā, viņa jau nokārtojās tā, kāds tu esi, tāds esi. Ja būtu kaut kādas lielas kļūdas pielaistas, tad es tos 100 gadus nepiedzīvotu. Nu, bet tev taču kaitīgie ieradumi ir kaut kādi? Ieradumi? Jā. To, ko es daru, tie visi ir ieradumi. Tie visi ir ieradumi. Bet nav kaitīgi? Nu, var grēka arī mazliet, grēkoju, piemēram, ja man uzdāvina šokolādes tāfelīti, kur es varētu mazu gabaliņu apēst, es apēdu arī kādreiz visu to tāfelīti. Nu, bet tas bija agrāk. Nu, tas bija agrāk, bet tagad arī skatos uz šokolādīti. Nē, nu, tas tā ir. Nu, bet tu jau arī esi ticīga. Jā. Man ir vienmēr jābūt pazemīgai, pateicīgai un jāskatās uz debestiņām un no visas sirds jāsaka paldies, kad es esmu tāda, kāda es esmu, jo man debestiņi tomēr palīdz ļoti daudz. Labi cilvēki apkārt ir jā, tev, jo no stresa gandrīz vairāk. Nu, bet tā padomājot, tu esi visu sasniegusi, ko tu pati vēlējies. Ja man būtu otrais jādzīvo, Jā. es esmu apmierināta ar to, ko es esmu sasniegusi. Jā, es nemainītu ne pret kādu citu dzīvi tomēr. Es esmu strādājusi, es esmu iemācījusies arodus dažus, kas ir bijis darbā, un es nemainītu ne pret ko savu dzīvi. Es patiesībā sakot, esmu laimīga, pieticīga, laimīga, pazemīga. Nu, man tā liekas, kad viens no svarīgākiem momentiem ir, kad tu dzīvo te mājās, savās mājās. Tas ir daudz. Jau cik gadus tu dzīvo? Jā, es dzīvoju ļoti ilgi. Es dzīvoju, kad es atnācu pie savu vīra, Valdemāra, tad man bija 25 gadiņi. Un no 25 gadiem
līdz šiem 100 gadiem es dzīvoju šajā mājiņā. Tātad 75 gadus Jā, tu dzīvo. 75 gadi es dzīvoju šajā mājiņā. Un tagad ir tīpaši, man kā dēlam iznāk strādāt Rīgā, Jā. un tu dzīvo viena. Es dzīvoju viena, bet Un dēls... kā tu tiec galā? Es Tev ir kaķis? Man ir kaķis, un par to kaķi arī jārūpējās. Tas kaķis nav tikai kaķis vien. Man ir tāpat viss jāiztīra viņam kastītes, jāiedo viņam ēdiens, jāpamīļo viņš ir. Un kaķis ir gudrs ir, viņš arī saprot mani, viņš nāk mani pasilda, un es vispār, es nevaru neko teikt, es esmu pat dzīvi apmierināta. Es nevaru neko teikt. Ja tu esi laimīga, tas skaidrs, ka tu esi apmierināta. Jā, es esmu laimīga. Es ne uz vienu neturu jaunu prātu, un katrs cilvēks ne. Un es zinu arī, ja es būšu apmierināta ar dzīvi, un es būšu priecīga, tad arī vesela būšu. Un tikko es sākšu ar kaut ko būt neapmierināta un kādu meklēt vainu citiem cilvēkiem, tad es būšu arī nelaimīga, kā tas nelaimīgais cilvēks. Pašlaik jau ir tev tāds vecums, kad tev pēc būtības nekas nav vajadzīgs. Nekas nav vajadzīgs, bet vecums jau nenāk viens. Ko tu? Kas tad tev vajadzīgs? Vecums nāk ar visādām savām prasībām, un tās tomēr jāvēro un jāskatās ir. Bet tomēr tā jāsaka, kā ir, un kā būs, tā būs. Jo patiesībā sakot, vecumā pie veca krekla piešu jaunu pogu. Kā tajā dziesmā? Tā kā tajā dziesmā, jaunāko tagad dzied. Es skatos, ka tu arī radio klausies. Radio klausos cītīgi. Cītīgi? Cītīgi, skaistās latviešu dziesmas. Man viņas nekad neapnīk paklausīties. Es ar prieku klausos un esmu priecīgi, ka mums ir tādi gudri komponisti un tādi gudri cilvēki ar skaistiem labiem vārdiem, kas visas dziesmas latviešu valodā ar prieku var klausīties. Tagad tu esi visus šitos gadus arī kopā tomēr ar Raimondu Paulu dzīvojis. Mēs varam būt tikai lepni un priecīgi un gandarīti, ka mums tāds komponists ir, maestro Raimonds Pauls. Bez šaubām arī citi mums ir ļoti, ļoti vērtīgi mākslinieki, un mēs viņus cienām, bet Raimonds Pauls ir izcils mākslinieks. Jā. Tad tev viss ir. Viss ir, jā. Viss ir. Un tu visus šitos 75 gadus mājās esi viena gandrīz. Ne viena, bet kad tēvs nomira. Kad nomira vīrs. Man liekas, kaut kādā 90. gadā. 92. 92. gadā vīrs mira. Tas man bija liels trieciens, un trieciens tāpēc, kad vīrs bija ļoti praktisks un brīnišķīgs cilvēks. Viņam nebija nekāda tādas problēmas arī ar atkarību, alkoholu nelietoja, viņš nikotīnu nelietoja, nekādas atkarības nebija. Viņš rādīja tomēr ar savu piemēru dzīvojot, rādīja dēliem piemēru, un dēli arī nelietoja alkoholu, un nebija viņiem nekāda atkarība. Bet tu jau arī nelieto neko tādu. Es arī nelietoju. Drusciņi varbūt jaunībā es esmu kā glāzīt pacēlus, tā nevar teikt, ka pilnīgi neesmu pie mutes pielikus. Bet tagad es pat nezinu, kā garšo tas alkohols. Man neinteresē. Es iedzeru svētavot ūdeni, priecīgi esmu un man ir labi. Jā, tu jau arī te tāda laba apstākļi ir. Te ir svētavots blakus.
Nu, Svētavoti izveidoja blakus, tas jau, jā, tas ir ar lielu grūtu darbu, lielu gadiem ilgi. To manas brālis laikam izveidoja. To tavs brālis, jā, vecākais dēls Vitautiņš, viņam viņš strādāja un domāja, un tas bija viņa mērķis, un viņš skaisti izveidoja avotiņu, skaisti izveidoja. Un pēc tam, ka viņš vairāk nebija, tad, protams, turpināja mans mazdēls, viņa dēls Vigo. Un tas tur skaistu avotiņu, arī vienmēr par avotiņu rūpējās un priecājās par to, ka avotiņš tāds ir viņam. Es vispārīgi visas tavas iepriekšējās dzimšanas dienas esmu uzņēmis, un tu visādas vēlējumus esi teikusi, un visādas novēlējumus ir Latvijai, ir mūsu tautai. Bet tomēr, tagad tev tūlīt būs 100 gadi, nu kādu tu vari novēlējumu teikt? Latvijai? Latvijai, mūsu tautai. Mūsu tautai Latvijai pirmkārt es novēlu brīvību. Es novēlu mīlēt savu tautu un savu zemi. Un mācīties, būt gudrai. Nu, un veselai. Jā. Veselam jābūt cilvēkam. Ja viņš nav vesels, tad pavisam slikti ir. Nu, bez naudas jau to arī negrib atstāt mūsu tautu. Nauda arī vajadzētu. Ja viņa būs gudra, tā tauta, tad viņa arī būs gudri strādās un viņai būs naudiņā. Nauda ir svarīga. Bet tomēr mēs esam diezgan daudz atkarīgi no lielām tautām. No lielām tautām vienmēr mēs esam atkarīgi, bet mums ir savas tradīcijas, un mums ir sava gudrība, un mēs, ja cīnāmies, mēs arī izcīnījām brīvību, un mēs to darām arī tagad, un ja mēs būsim tiešām stipri un spēcīgi, tad tas arī tā būs labi, nu, kā es tev varu pateikt. Bet mēs tāda maza tauta, mums tomēr ir jākooperējās ar pārējām tautām. Mēs jau arī draudzējamies. Mēs draudzējamies ar tautām, mēs braucam, viņi pie mums brauc, mēs braucam. Nu, bet, ja mums tagad ir pašlaik ienaidnieks, un mums ar ienaidnieki jācīnās, mēs arī cenšamies, mēs braucam, mēs palīdzam viņu dzīt prom no Latvijas. Jo viņš jau tūmā un pie robežas ir tas ienaidnieks. Nu, ienaidnieks, es domāju, ka tu domāji tā Krievija, ja? Nu, Krievija pat par sevi, jo tā Krievija ir tik liela, kā es nevaru pateikt, gandrīz kā 100 Latvijas. Nu, es to nemaz neskaitu, jā. Un tai Krievijai, man tā liekas, ka pašlaik ir tas vadonis, tas sliktais, kā saka. Nu, tas sliktais vadonis to visu tur savās rokās, tā ir taisnība, bet mēs jau vienreiz tikām no Padomu Savienības brīvībā, un mēs arī noteikti cīnīsimies katrs par savu tautu, par savu mīlestību pret tautu un arī par savu zemi. Nu, tad tu novēli mūsu jaunatnē visiem augt kārtīgiem cīnītājiem, lai varētu aizstāvēt mūsu valsti. Aizstāvēt, jā, gudriem būt, jā, aizstāvēt mūsu tautu. Mūsu zemi, mūsu tautu un visu mūsu, kā mēs te dzīvojam. Es domāju, ka tev ir tik daudz gadu, ka tu esi nodzīvojusi un pieredzējuši visādas valdības maiņas. Jā, tas ir bijis arī. Es esmu piedzīvojis, es atminu brīvo Latviju, kad bija Ulmaņa laiks. Es atminu arī
ka vācieši ienāca Latvijā, un es atminu arī, ka Padomu Savienība, Krievi ienāca, jā, es to visu atminu, es atminu Otro pasaules karu, es atminu, es strādāju skolā, es visu izjūtu to, visu kā bija, un tomēr mēs esam šodien brīvi, un es saprotu, ka mūsu dzīvē, ko mēs dzīvojam, katram cilvēkam, latvietim, ir jānosargā savu zemi un jāmīl savu zemi. Nu tā tad jābūt patriotam. Nu, patriotam pats par sevi. Patriotam. Jā. Nu labi. Nu, labi, paldies. Es domāju, kad man jānovēl tev tomēr vēl nākošā 100-gadē padzīvot kādu gadu. Nu, cik tu gribi, tik lai tev padzīvot, cik tev liktenis, cik tev liktenis ir devis. Jā, cik man viss ir dots, jā, kā būs, tā būs, un kā ir, tā ir, tā mēs to redzēsim. Nu, es tev gribētu pateikt, tomēr lielu paldies, ka tu esi mani un brāli, nu tādus izaudzinājis. Jā, piemēru, es vispirms esam savam vīram, Valdemāram pateicīgi, ka viņš arī saviem dēliem rādīja piemēru dzīvē, un man dēli ir izauguši pa priekšzīmīgiem, kārtīgiem cilvēkiem. Savas zemes patriotiem. Nu, paldies, mam. Paldies, mam. Paldies, lūdzu. Pa visu tev. Lūdzu, bet. Paldies.